Pēc 4 gadiem, ja no mūsu saraksta tika ievēlēt vairāk deputāti, būs attīstīta un perspektīva pilsēta. Ja netiks, es domāju, ka nekas neizmainīsies un turpinās tāpat mēs eksistēt, kā līdz šim. Tāpēc es ļoti aicinātu pilsētas iedzīvotājus pārkāpt pāri savai tādai iedomai, ka tikai tie, kas sēž viena otra vadībā, būs tie darītāji. Man ir skumji klausīties visi tie uzsaukumi, ka pilsētā rītdienu. Nu nav pilsēta mums ar rītdienu šobrīd, ja to labumu gūs tikai daži pilsētas, varbūt pat ievēlētie deputāti. Es uzskatu, ka pilsētai ar rītdienu ir jābūt, lai dzīvojot šeit, mēs visi no tā iegūtu. Es startēju pašvaldību vēlēšanas tāpēc, ka ar savu lielo darba pieredzi un ar darbošanos arī pirms tam un aktīvs bijis, esmu vienmēr bijis sabiedriskā darbā, domāju, ka varēšu izmainīt kaut nedaudz attieksmi, ventspilnieku attieksmi pret domes deputātiem. Jo tikai tad, ja mēs strādāsim visi kopā, gan vēlētājs, gan deputāts, mēs varēsim sasniegt pilsētas uzplaukumu. Es esmu par to, ka deputātiem ir ne tikai jāsēž kabinetā un ir jārīko pieņemšanas, kurā varētu tikties ar pilsētas vēlētājiem, iedzīvotājiem, kas varētu pateikt, kas mums ir uzlabojams, kas mums ir darāms, ko mēs darām nepareizi. Tikai tā mēs varam sasniegt kopīgo mērķi.